Bruno un Kristiāna man ir ieplānojuši rītdien pārsteigumu par godu manai vārdienai. Viņa norādes bija sekojošas. Laura, rīt 12:50 es pie Origo. Ķērbies silti. Es visu dienu centos no viņiem izdabūt ārā, kas te tur īsti būs, bet viņi turējās diezgan braši un nepateica man mazāko detaļu par to, kas gaidāms. Tāpēc jā, redzēsim, kas man sagaida. Jēj, mani gumpīši! Oh, fuck, es atsistu galvu. Bruno, lūdzu piedod, ka es nokavēju. Jā, nu tikko es satikos ar Kristiānu un Bruno, un, protams, ka es visu sačakarēju, jo mēs nokavējām vilcienu, tāpēc man nav ne jausmas, ko mēs šobrīd darām. Bruno, uz kurien mēs šobrīd dodamies? Vai uz šo vietu, kas ir pāri, pagaid es piezūmošu? Nē. Jā, mēs brauksim nākošo vilcienu. Cikos viņš bija? 15:50. Tu zini, cikos viņš tur pienāk? No. 5:05. Čil! Būs vakara romantika. Nyt tiek vagonostāvis personīgās mantas. Saprat, Laura? Pasmēd, Laura. Atkāpj mēr nopiecēs kājās. Esam Siguldā. Tātad esam ieradušies Siguldā, protams, kārtējo reizi ar 3 stundu nokavēšanos, tas jau mums tā kā standartiņš kāpēt, bet jā, šobrīd pulkstens ir 10:05. Angļies pēc jāiet. Jep, mums vēl visu dienu priekšā. Jep, gan mums viss priekšā mums liepas, bet tik daudz apskatīt, ejam. Jā, un tad tagad mēs dodamies uz vagoniem. Nu ko, tūlīt brauksim. Nezinu kā Rīgā, bet es Siguldā ir saulīte. Tātad mēs šobrīd meklējam galveno ceļu. Ejam pie kodiem brikšņiem. Principā mēs esam apmodījušies, bet nu, es domāju, ka mēs tiksim. Jep, dodamies pretī nezināmajam. Šobrīd Bruno ar Kristiānu paliek lejā. Es skrienu augšā, lai pārbaudītu, vai uz turieni nav mūsu galvenais ceļš, ko mēs meklējam. Jā, cerams, ka tiksim galamērķi un atradīsim to ceļu. Jā, pa to ceļu, ko mēs sākumā gājām, izrādās laikam, ka nav galvenais ceļš uz to pusi, bet kaut kāds princešu avots. Tu joko! Pamet viņai lietus sargu. Gals foršie draugi filmē riktīgi, vai ne? Eju, Kristiāna, nopietni uzmanīgi. Gals Bruno tādā čilā uzgāja. Roku, dod roku. Dod roku. Nē? Man nepīk. Pofik, nāc šur augšā. Laura, gada draugs. Filmējam, tai pašlaikā palīdz. Jep. Jā, tātad joprojām nezinām, kur jāiet. Mums tagad ir apstāšanās. Tāds punkts, padzersimies ūdeni. Spūļi gan jau nofēlošu. Bruno nefilmē. Labi. Rīktīgi iebas pirksts. Kas tur notiek? Tur zāles iekšā. Tukšums. Man nevar ievilkt. Es to turu. Esam atraduši galveno ceļu. Un lūk, augšā jau redzama Turaidas pils. Tikai mums vēl līdz viņai jātiek. Mēs esam nogājuši to visu ceļu. Pa kalnu augšā jūtams izsalkums. Sāpes kājās. Bet nē, mēs turpinam ceļu. Jauki. Turaidas pils ir cieta. Vismaz vārtiņi ir cieti. Jā, mums gadījās riktīgi foršs apsargs, kurš mūs tomēr ielaida. Viņš teica, ka mēs varam pastaigāt kaut vai līdz rītam pa šo teritoriju. Galvenais, lai nekur nepieskarās, neiet iekšā, jo uzreiz signalizācija sāk strādāt. Don't film, Bruno. Esam ieradušies Turaidas pilī. Jā, tagad čilējam. Pirms lielā gājiena apakaļ līdz Siguldai. Jā, tā kā mēs domājam it kā stopēt, bet cik izskatījās tauta, tad nav diezko atsaucīga uz to. Mašīnas, protams, nestājās. Tā kā dodamies pa to pašu ceļu apakaļ. Tad mums jātiek tur augšā, principā, kalnam, ja nav jausmas kādā veidā. Mēs iesim pa trepēm. Un nebūs nekas traks. Mums ir jāveic viss tas garais ceļš augšu. Protams, Bruno jau iekāps sportiskajā, vlogo un skrien uz augšu. Kristiāna vairs netur. Un nebūs nekas traks. Būs vakara romantika. Visņai, kā tu jūties tagad? Veikalīgi. Tā ir samērā ērta. Pulkstens ir 8:05 un pēc pusstundas mums ir vilciens jau. Oh, shit. Tagad jau uz vilcienu stāciju apakaļ. Cerams, pēc ceļiem dabūsim kaut ko paēst un tā, jo izsalkums ir diezgan liels. Nu ko, braucam apakaļ uz Rīgu.
Čipa emo.